tu mīli Ilzi, šīs vlogs ir tev. Viņa ir mūsu navigators, Volvo karaliene, zāles dīva, tekilas māmiņa un vienkārši superīgs draugs. Šajā vlogā mēs dodamies tripā uz Rīgu svinēt Ilzes dzimšanas dienu. Tu redzēsi pasaules klases proteīna ponga maču, kur starplaikos uzstāsies budžeta striptīz dejotāji, budžeta country dejotāji, budžeta ansamblis, taču viss beigsies ar premium atmiņām. Fakti ir, tā ir. Mēs dodamies uz Rīgu svinēt Ilžukam dzimšanas dienu. Jā, jūs jau droši vien zinat, iespējams pietiekam daudz par Ilzi, bet ja vēl nezināt, viņai šad tad patīk iet uz reku vannu, es vannu zogu. Sveicināts Skrundas ielā. Tā, tagad mēs dodamies uz proteīnu veikalu, jā? Proteīnu veikalu. Jā, Proteīnu, jā. Tā ir sēdvietas numurāts tomēr. Kas man pa biļetīti ir 69. vieta. Kā ekskursija var sākties, velkam ārā sendvičus viss? Šitais ir veselībai. Viņš vēl pie tam ir plasmas pudelē, ja nu tu krīt, tad tu nesašķēdi savu dārgumu, tu vari turēt sev pie sirds viņu. Un mazāk kalorijas nekā čipšiem. Ārā visi. Ejam, cik ir cālīši. Pirmā pietura – proteīna veikals. Ejam, cālīši. Vai jūs zinājāt, ka Saldu ir speciāls proteīna veikals pieaugušajiem? Mēs tūlīt noskaidrosim, kādu proteīnu mēs gribam – šokolādes vai vanilijas. Ierakst komentāros, kāds ir tavs mīļākais proteīns. Ko tev vajadzēs? Brūno proteīnu. Saldus proteīna veikals ir lieliska vieta, kur satikt jaunus draugus, kuri labprāt tevi sasildīs augstajās ziemas dienās un parādīs tev savu privāto izstādi. Jūs ir daudz, esmu viens. Viens no jums varētu pierakstīt man telefonu numuru, lai man varētu piezvanīt, kad jūs būsiet saņēmušies drosmi atnākt. Man nav šobrīd telefons līdzi, un viņš busā palika. Viņam liekas telefons. Divas tās tavējās klavieres paspēlēt, apstīties to tavējo eksponātu un tad palasīt bībeli. Tur ir bibliotēka vesela tajā mājā. Viņš aizpēc ciemos. Viņam pie māja ir balta pie līkā meža. Tev patīk ieži, tad tu vari Dāvidu sadraudzēties. Viņš ir ģeologs, viņš tev pa visādiem akmeņiem. Tas nav nekas slikts. Geologi ir ļoti labi cilvēki. Fakti ir, tā ir. Cik žēl, ka Dāvids bija aizmirsis mājās savu telefonu, jo viņš tieši meklēja kādu draugu, ar kuru salīdzināties ar saviem iežiem. Kas tur notiek par to ģekti? Viņš teica, tu esi skaists. Un viņš saka, es arī esmu, viņš pēc neko neatbild. Viņš saka, es arī esmu skaists. Un es saku viņam, mēs varam būt skaisti kopā. Un es sapratu, nevajadzēja viņam atbildēt un visu. Un viņš vienkārši stāv rindā. Un es domāju, kur jūs esat, kāpēc jūs nenākat klāt. Raidījumi par Džefriju Dahmeru. Jā, viņam ir tie vibes. Viņš grib, lai aiziet pie viņa paspēlēt viņa klavieres, jā, un tad arī... Vēl nosauc Edipu skaistu. Nu, reāli viņš viņu grib apēst. Bet vai tev Ilza neskauž, ka izvēlējās Edinu uz tevi? Viņš jau ar mani arī teica, lai es eju pie viņus paspēlēt klavieres. Es esmu tāds pats, kas sedīs tikai sievietes versiju. Rīgas balzāms varētu atsūtīt kaut kādu paciņu. Īstenībā arī Volvo Latvija tev varētu atsūtīt paciņu, Rīgas balzāms, jā, jebkurš tekilas brands varētu tev aizsūtīt. Es varētu parādīt, kā es dzeru kokteļus Rīgas balzām. Un noturies labā formā. Iedomājies Instagramā posts Ilza B, Volvo Latvija un Rīgas balzāms. Visi vienā kolabā. Un ceļu policija man komentārus vairāk ir izrakstījuši. Nereālā problēma, ko es vakar pamanīju, eitu no saturēties, tagad visi uzgriežat video skaļāk un klausaties. Vairāk nekā 60% no jums mums nav vispār subscribojuši. Bļāviens, ko jūs tad darat šajā kanālā? Mēs jums sniedzam kontentu un jūs nevarat uzspiest like, uzpauzējam video, uzspiežam zvaniņu un piespiežam subscribe. Like. Tikai. Mēs varam uzspēlēt vienu spēli. Mēs visi tagad sākam dzert un katrs brauc 20 km. Un tas, kas pirmais zaudē tiesības, uzvar. Ir vēl viena spēle līvi. Dzer tik daudz, kurš pirmais nomirst. Tas ir uzvarētājs. Ierakst komentārā, vai tev patīk melais humors. Vispār tas bija Bāliņš, kas es domāju to joku. Man patīk viņa humors. Man arī patīk Bāliņš. Viņš ir īsts bāliņš. Viņš tā nē, bet humors man patīk. Acis ciet, augsts asinsspiediens, 181, augsts asinsspiediens, augsts asinsspiediens, tas ir ļoti augsts, 181, tas ir ļoti daudz. Acis ciet, augsts asinsspiediens, 181, augsts asinsspiediens, augsts asinsspiediens.
ilgi gaidītais remačs Krivenčī pret Kitī roklaušanās, kurš kuru vienkārši 10,000 eiro spēles. Oh my god! Kas dos tos 10,000? Saldus pašvaldību. Viņi tikai to vēl nezina. Māris Zust, ja tu klausies, man vajag 10,000 eiro. Paldies Māri par apsveikumu dzimšanas dienā. Kitī vienkārši vairs izturēt jūs divas nedēļas. Viņa zina, ar ko viņa apprecējās. Viņa pati parakstījās brīvprātīgi. Viņa dzīvo ar tik smieklīgu vīrietu laiku kopā. Viņai katru dienu tik labi joki, viņa pārsmējusies, viņa laimīga, viņa raud vienkārši no laimes. Un tagad redzat, viņa nogurusi vienkārši no tā visa. Viņa pieradusi, jā. Vecais labais teiciens - klusēšana, piekrišana. Taču Kitī klusēja īpaši, jo viņa vienkārši negribēja kameras priekšā man salielīt, lai man nesakāpj. Un vēl joprojām mēs nesaprotam, kāpēc saldus zelta koris mūs nepaņēma. Ja kāds no jums klausās, es ceru, ka jūs nožēlojiet tagad. Man tas patika, mīlējāmies visu naktī līdz mums abiem aprika. Viņa teica, ka ir Priecīgākā mani satika un dzīve kļuva skaistākā. Iespļāvos viņai mutē, un viņai patika. Smējāmies uz rīta gaismai līdz mums abiem apnika. Teicu viņai, kāds man prieks, ka viņa mani satika, un dzīve kļuva skaistākā. Un starp citu, runājot par riekstiem, izmantojot kodu nav manī, tu ietaupīsi savu manī, pasūtot mandelītes šokolādē. Oh my god! Es zinu, ka tev patīk sajūta, ka tev mutē ir mandels, bet iedomājies, tev mutē ir mandels un šokolāde daudz labāk vienkārši nekā M&M's. Nopietni. Ej uz nuteko.com, .lv, nuteko, nevis nutego, un izmanto kodu nav manī visiem pasūtījumiem un pasūt mandelītes. Un ierakst komentāros, kā tev garšoja. Esam ieradušies skaistā Vecrīgas nostūrī, un šeit jūs varat redzēt vienu no manām lieliskajām treniņu metodēm. Sievietes nav vājais dzimums, tāpēc viņām ir šī privilēģija nest visas maisus. Edijs vienmēr nenes māsu. Lēpns kā Man ir dzimšanas diena, paskatieties, ko es daru. Man bombas. Viņš rāja man aizmatīt. Viņa tēlo, ka viņai nepatīk. Pagaidi, kā es zinu, kur jāiet? Es arī nezinu. Varbūt mēs esam citi cilvēki mājās. Bet es domāju, viņš mūs ārā neraidīs. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go wild. Šo mēs saucam Boga hidrāta stāciju. Pumpītīm vienkārši, jā. Rieksti ar pildījumu. Tas ir. Kā saucās Vecrīgas? Tā, Vecrīgas, reku Jaunrīgas burgeri, jā. Un šeit mēs varam redzēt izcilu montētājas sniegumu, atņemot man audio, tāpēc, ka es pats īsti nezināju, kas atrodas uz šī galda. Šeit Roberts vadīs deju vakaru. Viņš ir arī saģērbies kā vakara vadītājs. Šeit kāds noteikti gulēs vai arī negulēs, jā. Tolatīts, pasties, tas man liekas ir bidē. Nezinu, neesmu fancy cilvēks. Tur arī kāds gulēs, tieši tā. Treknes šeit varbūt arī kāds gulēs. Vai arī nokritīs. Ierakst komentāros. Nu jā, iespējams, mēs šeit spēlēsim bīrpongu, atvainojos, proteīnu pongu. Šeit ir tumša istaba. Vans istaba tā ir. Hops, ja kāds būs baigi netīrs, jā. Akal, vēl viens, ak, Dievs, viena māja, divi bidē. Ej, tur nos. Šeit es ar sievu gulēšu, vai arī negulēšu, nav zināt, jā. Šeit gulēs kāds nosodītājs izsās. Viens pats. Šeit mēs varēsim spēlēt domino, bingo. Skatīties uz vidēji labu mākslas darba. Un šeit ir arī internets. Īstenībā šeit, kas sēž, viņam ir visvairāk var. Viņš izrāva vārā internetu, hops, balīt beidzās. Nu, neesmu es baigais latviešu valodas eksperts, bet es pirmo reizi esmu redzējis, ka vārdu Volvo raksta šādi. Un tagad vārds jubilārai. Tu nemaz negriezies prom, tu griezies šeit. Kas ir? 3 vārdos par šo vakaru. Es esmu skaidrā. Man ļoti patīk, ka dzīvoklis izskatās gandrīz tā, kā es biju iedomājusies. Nu, citreiz tā notiek, bet kad dzīve tev dod citronus, tu uztais tekils šots pareizi. Jā, vai limonāti. Manā dzimšanas dienā nav neviens cits cilvēks, kā tikai mani džima draugi. Pārējiem visi mani draugi netika, jo šis ir pārsteigums manai dzimšanas dienai. Un viņi bēdīgi, ka pārējie netika, jo viņi nezināja, ka būs ballīte. Bet ir forši, man patīk. Tā ir man džima komuna, mīlu bočus. Liels paldies šī vakara neoficiālajam sponsoram, bet cerams topošajam sponsoram Coca-Cola Zero Protein Edition.
Ko tu tur raksti? Es domāju, holandiešu cepam vai dzelzs seju ierakstīt. Nē, viņš vienkārši, mēs rakstam dzējolīšu. Katrs ieraksta vienu kādu filozofisku rindu, un tad mēs saliekam kopā. Es vairāk no Ojāra vāciešu iedvesmojos, tāpēc es rakstīšu Imants Ziedoņa dzeju. Dažreiz tiešām Roberts man ļoti apgaismo, jo es nezināju, ka Ojārs vācietis un Imants Ziedonis ir viens un tas pats cilvēks. Atļausim Kitijai uzrakstīt pēdējo Ojāra Ziedoņa rindu un atgriežamies pie galda. Tijai, ka viņi sarunāja saldumu galdu. Ļoti novērtēju. Viņi arī samaksāja. Es viņai neprasīju, bet viņi to izdarīja. Paldies! Jūs visi tā varat darīt, atsaušu savu kontu numuru. Jā, paldies Dāvidam, viņš man ļoti daudz palīdzēja. Robertam, viņš man arī ļoti daudz palīdzēja. Un Edijam, ka viņš man palīdzēja. Viņus man palīdz izdarīt visu saldu. Proteīnu. Katram novēlam tādu draugu kā Ilze, kas ir gatava mesties jebkādos sūdos. Aizvest arī mūsu vienalga, ko mēs iedomājamies, ko mēs vēlamies iecerēties un ko mēs darām. Ilze vienmēr ir klāt. Ilze ir mums bijusi no pašiem sākumiem, kad mums vēl nebija pilnībā nekā. Knapi kāds klients, tāpēc tiešām vajag tādus draugus, kur ar tevīm ir no sūdiem, līdz Las Vegasai. Un pirms mēs dodamies pie bīrpong turnīrā, neliela uzruna visiem 3 Dāvida sekotājiem. Sveiki, man dārgie sekotāji! Mēs esam ieradušies Ilzas 21. dzimšanas dienā. Ierakstiet komentārā, kurš pirmais aizmigs ar seju Rosolbļodā. Kurš grib būt uzvarētāja komandā? 1, 2, 1. Ok, nerunājiet visu reizē. 1, 2, 1, 2. Lai sākas proteīna ponga pirmais rauns un fonā Misters Pasaules platums, bedru bullis, jeb kā žargonā viņu pazīst, Misters Pitbull. Mēs nespēlējam parasto proteīnu pongu, mēs spēlējam proteīnu pongu ar uzdevumiem. Un runājot par uzdevumiem, Robertam ir ticis pirmais uzdevums. Notēlot Ilze 1 minūti. Ko tu esi pie Bembis, nopirkšu Bembu un nebrauc? Ot Volvo ir mašīna. Nefilmē man dubultzodu, kas ir? Šur nu ne jau pie galda. Ja nu kas, man mēnesi celibāts. Bet, ja tu būsi pievilcīgs, viņš beigsies. Tagad uzstājās deju ansamblis no Saldus, 8 laustas kreisās kājas. Arī ļaujiet mums iestudēt. Jā, varētu darīt tā. Un pēc labas spēles aizsardzībā Roberts dodas uzbrukumā un tie ir vārti! Un par godu šiem vārtiem Saldus Goblins. Jūs esat izskatās. Jā. Paimam vairāk priekšā. Jā. Jau ir gatavs? 1, 2, 3, Saldus Goblins! Crazy. Another one. Easy. Tagad segments visiem pēdu fetišistiem. Mēs jūs esam sadzirdējuši. Nu, lūdzu, uz prāti! Šliek tieši pēc sevis. Uzstājas tādu labu seju valdā. Labi, viss. Viņš nobeidz. Pasties, ko ātri viņai patīk. Patika? Jā, man ļoti patiks, es baudīju. Jā, tāds prieks tā. Nāk, kad dabūšu šo spēli. Un, diemžēl, arī man bija jāspēlē aizsardzībā. Mans pirmais uzdevums. Robis dejo striptīzu jebkuram. Kad Edijs izvilka lapiņu, es nopriecājos. Man nebūs jāpilda uzdevums. Bet nesaki hip, pirms neesi pateicis hop. Un tagad jūs redzat manas sajūsminātās pozitīvās emocijas par šo brīdi. 1, 2, 3. Nē, tu esi brīvs kā balts mušs papīrs. Un no visiem grēkiem tīrs. Bet mama didn't raise no bitch. Un es gāju un darīju. Būtu domājis, ka Roberts ir tāds sēklotājs vienkārši. Paldies draugiem, kur izsauc 7 dejotājus. Man dzimšanas tiešām to gaidīja. Es ceru, ka visi lietoja kontracepciju, jo man liekas, Robs ar savu enerģiju apsēkloja visas telpām.
Vai grūti kaut ko pēc tāda šova pateikt ir, ja? Tā kā... Un noslēgsim proteīnu pongu ar blīkšķi uzdevums cilāt jubilāru. Mēs esam pirmajā rindā. Ak, Dievs! Silts! Aiziet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Easy! Rinkēvičs, tas par tevi.